Valsts policija. Valsts policija. Zemes. Reģions. 4. Tur vēl norādīts bija, ka otra numurs tur nebija, bet tur varēja uz 112 tikai vēl zvanīt. Varbūt viņi var savienot, vai kā tas ir? Ja varbūt tā Ieva Liepiņa ir tepat pēkšņi, un varbūt tiešām varam mēs tā. Viņi varbūt var savienot ar pašu brigādi. Ar to. Es nezinu, vienkārši tas ir, jo mūs nepabrīdināja vispār par tādu iespējamību, ka būs kaut kāds šāds risinājums. Tad mēs arī būtu bijuši gatavi un mēs tās mantas, nezinu, vestu līdzi vai kā, bet mūs paņēma tādus, kā mēs stāvējām un lika izkrāmēt kabatas, un kabatās nekā nebija telefons un brilles un pildspalva ar šiem dokumentiem. Mēs netikām pat brīdināti, un mūsu uzvedība nebija ne agresīva, ne mēs kādam uzbrukām, ne mēs kādam noziegumu izdarījām, saprotat? Vienkārši mēs, man uzrakstīt tai Ievai Liepiņai kādu vēstījumu, ka vai tieši viņai vēl vienu šādu pieņemšanas nodošanas aktu, un tad viņa vienkārši... Nē, jūs nerunājat par to pieņemšanas nodošanas aktu, es vienkārši viņai varu, kā procesa virzīt, ne, procesa virzītājs būs cits, es viņai varu izdot mantas no mašīnas. Jā. Nu, bet es uzrakstu ko? Viņai ir dokumenti. Nu, bet viņa jau neskatīja tur iekšā, kas tur ir tajās. Viņa jau zina tikai pēc fotogrāfijas, ko jūs pieņēmāt. Viņa jau nerakājās par tām mantām, bet tur kaut ko pierakstīja, skaitīja. Jums jau ir tikai auto ar... Mums ir auto ar mantām. Ja viņa atbrauks, jo viņa pati bija izņēmusi tas transporta līdzekļi ar visam mantām, un viņa var... kā policijas darbiniece, viņa var izņemt un nodot jums. Tad es nodotu mantas viņai, un viņa jums. Nu, es visu saprotu, jā, bet kā mēs viņu te varam dabūt rokās? Jo mums ir svarīgi šobrīd braukt ar tām mantām prom, jo tas ir tas trakākais, ka šobrīd tā Ieva nav uz vietas, ja jūs sakat, ka viņš ir kaut kur cilvēks prom. Kā viņa var sazināties? Kā vēl ar viņu var sazināties, jo viņai, es neesmu ar viņu privāti pazīstama un man nav viņas. Es arī neesmu. Kaut gan es viņu kā sievieti esmu redzējusi darbā savā, saskārusies, ka es strādāju ātrā palīdzībā, es saprotu, ka es viņu zinu. Kā cilvēku, bet man nav viņas telefonu. Jo darbā mums nevienā naudu cestēm datumā. Jā, es to saprotu, un tas ir tas trakākais, ka šobrīd ir svētku diena. Tas risinājums jau ir... Un galvenais, ja būtu viena vai divas dienas, bet priekš ir 5 dienas. Nu,
labi, bet ja piezvan uz 112, nē, uz 110. Nē, viņi jau svētkos arī nestrādā 110. Svētkās tad nav neviena tā.